Nenāciet klāt man vienkārši tumšās ieliņā. Vēl šobaldienu es māku var tušķi. Ko jūs varat rakt visas ielas vienkārši beztēmā? Ko es gribētu, ka tur pie mana tā kapa lasā? Es pēc dabas esmu tāda novērotāja, vai ne? Rāsķi ir tāds teiciens, varbūt arī nav. Kāds sakars sportā ar virves rāpšanu? What the fuck es dzīvoju te pat pie centra? Godīgi pasakiet, kurš tips esat jūs? Podkāstu kā es piedāvā Big Bang. Labdien, labrīt, labvakar podkāstā normāliem cilvēkiem, kā es. Mani sauc Kristīna Stakene, un tas ir brīnišķīgi. Ziniet, kāpēc? Paldies Big Bang atbalstāt arī šīs epizodes un šīs sezonas tapšanu, bet runājot par vārdu Kristīna, es piekdien pārliecinājos, ka mani toči sauc Kristīna. Es uzaicināju tikai 50 pašu tuvākos cilvēkus, kas man gadu laikā vismaz piezina vienu reizi, un no sirds pajautā, Kristīna, kā tev klājas? Un es tā aizdomājos, mēs pa mazu svinam, vajag svinēt cilvēks, lai svinētu savus vārdus, tavus vārdus, dzimšanas dienas un visu pārējo. Un jā, es gribu vēlreiz atgādināt, ka šis ir podkāsts normāliem cilvēkiem, un jums ir jāiedod kaut kādi vidējie dati, kas ir normāls. Saprotiet, šī ir 17. jau šī podkāsta epizoda kopsumā, un mēs neesam īsti noskaidrojuši, kas tad ir normāls un kā tad to normalitāti mēram. Zini, kad paplašinās tavs normāli, es sapratu, tā kā visi domā, kaut kas ir normāli, nav normāli. Ziniet, kad paplašinās tavs normāli, tad tev piedzimst bērni, tad paplašinās normāli. Tad ir normāli pamosties ar pievemtiem matiem, ir normāli, ka tu neesi gulējis 3 gadus, ir normāli, ka tu aizēji uz svētkiem, neaizēji uz svētkiem, ir normāli, ka tu nepabeidz sarunas, ka tu iesāc sarunas un nedzirdi neko, ko tev runā pretīm sēdošais. Tad viss paliek nenormāli, saprotiet? Tāda normalitāte paplašinās. Ko tas nozīmē? Man tas liecina par to, kas ir normāli, tas mainās līdz ar laikiem, vai ne? Ir normāli cilvēki, nenormāli cilvēki, bet tad viss mainās. Tu vari kļūt par nenormālo vienā brīdī, vai ne? Vai ka tu esi nenormāls, vai kļūt par normālu atkal. Tā kā viss tev būs labi. Un es gribu teikt, ka šis podkāsts arī ir kaut kādā ziņā tāds normālības barometrs, jeb vidējās temperatūras meklētājs, vērotājs, novērotājs, jo es pēc dabas esmu tāda novērotāja, vai ne? Man tā gribētos domāt. Un tad es mēģinu tādā šķidrautā, tādā duršlakā, paskatīties, izsijāt, kas tad ir normāli, kas tad nav normāli, kādreiz pasmaidīt vairāk vai mazāk par vienu otru lietu, ko mēs redzam vai nu mēdījos, vai nu sociālajos tīklos. Un tad es sapratu, ka ir jāmēra normalitāte, un dati būs tie, kas palīdzēs man izmērīt normalitāti. Proti, dati pasaulē. Ja jūs gribat normalizēties, tad palasiet tos, piemēram, papētiet. Kas tad varētu būt 37-gadīgas sievietes normāla dzīve, ikdiena? Ja? Tā varētu būt tāda kā man, piemēram, 3 reizes nedēļā teātris, 4 reizes nedēļā sporta zāle, un jūs domājat, nē, tas nav normāli. Un es domāju, jā, man tas ir normāli, tev tas var nebūt normāli. Tāpēc pamēģināsim izvilkt vidējos datus pasaulē. Piemēram, pasaulē, normāli ir patērēt 17 teikarotas cukura dienā, Uzreiz tu normāls esi. Tu nemaz nepatērē tik daudz, tad tu esi bišķi nenormāls. Normāli ir, ja tev ir kredīts vismaz virs 100,000 eiro paņemts. Ja? Normāli, ja tev ir 30 kg virsvars. Jā, tāds ir vidējais virsvars pasaulē. Juhu! Normāli ir, ja tu noiet tikai 4,000 soļu dienā. Normāli ir, ka tu 20 gadus savas dzīves pavadīsi pie TV ekrāna vai skatoties, scrollējot savu telefonu. Ja? Normāli, starp citu, pavadīt 22,3 stundas diennaktī iekštelpās. Tas ir normāli. Iedomājieties, tā tas notiek pasaulē, bet man nepietika ar pasauli. Es gribēju izpētīt, kā ir Latvijā. Un, starp citu, ziniet, visnormālākie dati, ko es ieguvu, ir tādi, kad vidēji cilvēks daudz vairāk stundu dzīves laikā pavada toaletē nekā sporta zālē. Ja? Tas jums vienkārši tā pārdomām tāds momentiņš. Un vēl man nenormāli noskumdināja fakts, ka mēs pavadām 90,000 stundu dzīves laikā darot darbu, kas mums nepatīk. Ja? Tāpēc es sēžu starp dilēm, man te viss patīk. Ja? Un es papētīju datus Latvijā, tāpēc, ka man kaut kā likās, tie ir pasaules dati, ar Latviju varbūt kaut kā neiet kopā. Es domāju, kas ir normāli Latvijā? Man tas ir jānoskaidro. Normāli Latvijā ir nomirt no sirds un asinsvadu slimībām. 2. vietā normāli nomirt ir, ja tev ir kāds audzējs. Un 3. normāli, kā nomirt Latvijā, ir dažādi ārēji nāves cēloņi vai slimības. Tad top 3, kā nomirt Latvijā un kas ir normāli. Ja? Tie ir statistikas dati, starp citu, kas ir kopējie Latvijas statistikas
dati, tu ievadi Latvijas statistikas dati, un tu redzēsi visādas tēmas, tur kaut kādas 12, 15 tēmas. Man nevajadzēja to sākt pētīt pusnaktī, bet es to sāku pētīt pusnaktī, un man bija nenormāli interesanti, un es tā kā izvilku dažas tādas tēzītes, lai ar jums padalītos. Piemēram, Latvijā normāli ir, ka sievietēm ir augstākā izglītība, vēlams maģistrs. Ziniet, vīriešiem nevajag, viņi ļoti ātri, viņi dabūna vidējo izglītību, viņi jau visu ir apguvuši, viņiem vairs neko nevajag, tad viņi var audzināt bērnus tālāk, vai ne? Ir arī, piemēram, tādi dati, normālības barometrā, statistikā, ka, piemēram, var izmērīt apmierinātību ar dzīvi pilsētās, un ticiet man, Rīga nav pat top 5. Ja? Visapmierinātākie, visnormālākā dzīve Latvijā ir, piemēram, Valmierā. Ja? Tad Ogrē vēl viss ir starā, Liepājā viss ir starā, Daugavpilī arī viss ir normāli. Rīga, ziniet, kur ir 10. vietā normālībā, 10. Ziniet, kāpēc? Es jums pateikšu, tāpēc, ka pagājušajā nedēļā es veicu 1,5 kilometru distanci 40 minūtes. Ko jūs varat rakt visas ielas vienkārši beztēmā? Vai jums nav kaut kāda fiša, ka sataisīšu vienu pārvadu, vienu tiltu, tad tur atbrīvosies satiksme, brauks tur. Kāpēc man ir jābrauc uz centru 40 minūtes? What the fuck es dzīvoju te pat pie centra? Nē, jūs mani padarāt pa laucinieci tikai tāpēc, ka man ceļā ilgums ir ilgāks kā no Jelgavas līdz Rīgai. Drāsķi, nāsķi ir tāds teiciens, varbūt arī nav. Vēl runājot, es uzvilkos par to satiksmi. Ja? Vēl normāli Latvijā, ka visiem ir mašīnas, un visi gāzes gaidā, visi brauc mašīnu. Priekš kā mums sabiedriskais transports? Ziniet, kādi dati par to liecina? Tāpēc, kad es paskatījos vienīgie vispār, kas novērtē sabiedrisko transportu, ir rīdzinieki, viņiem taču vajag sabiedrisko transportu. Tur apmēram puses tāpat vairāk braukā ar mašīnām. Bet, piemēram, Ventspilī, tā kā vispār nafik tas sabiedriskā, vispār nevajag to sabiedrisko transportu. Viņiem tur benži kaut vai 5 eiro litrā būs, viņi tur gāzīs. Varbūt ar sabiedrisko transportu tur kaut kas nav kārtībā, bet faktiski cilvēki izvēlas braukt ar automašīnu. Vispār visi Latvija brauc ar automašīnām, mēs esam tādi gāzētāji, laikam no tā limuzīnas jāienakts krāsā, visi piepildīja savus sapņus un visiem ir mašīnas. Un ko tad vēl? Nenormāli vairs ir precēties un šķirties. Zin kā, tie dati ir tik remdeni palikuši. Tā kā, zini, nekas dzīvē nav sliktāks, kā kļūt remdenam. Ja? Un dati ir tik remdeni, ka, piemēram, ir normāli precēties ļoti mazai daļai sabiedrības, un ir normāli, ka puse izšķirās. Man liekas, tie ir pilnīgi normāli dati. Mēs tiešām pārāk ilgi dzīvojam, varbūt ir pārāk ilgi laiku veltīt vienam partnerim arī nav tā. Vismaz Latvijā tas nav normāli pārāk ilgi būt kopā ar vienu partneri. Lūk, tādi mazi statistikas dati ir runāt par kaut ko normālu, bet lai mēs turpinātu tālāk šo podkāstu, man tomēr jums ir jāatgādina, ka normāli cilvēki komentē, subscribe, pierakstās, sūta saviem draugiem, liek storijos, un 3 no jums, kas ir visnormālākie komentētāji, visnormālākie cilvēki, tiks arī pie 50 eiro dāvanu kartēm no Tīrītavas Baltā un varēs attīrīties. Ja ne paši, tad vismaz jūsu drēbes tiks ķīmiski iztīrītas tā, kā nākas. Lūk, tas ir tāds normāls intro šim podkāstam, vienkārši normālības barometrs. Mums tas bija jānoskaidro. Un turpinājumā mūs un jūs sagaida, kā es sportoju sadarbībā ar MySkin. Kā es sportoju? Vispār sāksim ar to, ka vispār dzīve ir jāvērtē no tās vietas, kur tu tā kā iziesi ārā pa durvīm. Mēs noskaidrojam, kā mēs apmēram nomirsim. Ja? Bet, piemēram, kā jāvērtē vasara? Vasara ir jāvērtē tā, piemēram, ko tu rakstīsi sacerējumā, kā pagāja tava vasara. Tā arī tu veido savu vasaru, vai ne? Vai tu biji supot, vai tu brauc ar laivām, vai tu biji kādā koncertā, vai tu mājās atpūties, vai tu rušinājis, vai tu ēd zemens, vai melens ar pienu un cukuru, vai tu iesālīji gurķus, vai tu svinēji svētkus. Tā tu vērtē savu vasaru. Mana vasara bija skaista. Vai arī padomā, kā tavs bērns rakstīs sacerējumu, kā pagāja mana vasara. Un, ziniet, vēl viens vislabākais sacerējums dzīvē, vispār pēc kā vērtēt savu dzīvi, ir sacerējums, ko teiks manā atvadu runā. Ja? Un es nezinu, vai es savā atvadu runā, es jau viņu neteikšu, to visticamāk pateiks kāds par mani. Es domāju, ko par mani varētu teikt, kad es nomiršu. Es nezinu, kāpēc man tādas fatālas idejas, varbūt tāpēc, ka Skorpions būtu vienkārši fatālists. Es nezinu, ko es gribētu, ka tur pie mana tā kapa lasa. Un es negribētu manu sporta vēsturi, lai lasa. Manu sportiskuma vēsturi es negribētu, lai lasa. Tāpēc es to visu izstāstīšu, un es visu dzīvi turpinātu skatīties. Tātad, tad kā es sportoju? Ziniet, man ir sporta toksiskas attiecības līdzīgi kā ar naudu, bet tagad es ar sportu esmu uz to. Bet tas tā nebija visu dzīvi. Viss skaidrs ir par kultūru, vai ne? Sporta besim man iedzina skolas laikā, bija nenormāli visādi normatīvi. Vienkārši nenormāli normatīvi. Bija jāskan apkārt Bērzu birzī, bija tāda Rīgas mūzikas internāta vidusskola, tur tāda Bērzu birzs milzīga, bija tur tagad Amerikas vēstniecība. Un tur vienkārši jātašās tā kā bestēmā kaut kādos normālos, nenormālos normatīvu laikos. Ja? Tad bija jālec pāri, jāzina
Kas tas par āzi? Es nevienu reizi dzīvē neesmu sastapusi āzi, kur man būtu jāpārlec pāri, un tie, kuriem jālec pāri, nav jālec pāri, vai ne? Nevajag lekt pāri āžiem. Kāpēc man jārāpjas pa virvi? Man jārāpjas pa karjeras kāpnēm. Kāds sakars sportā ar virves rāpšanos? Un kāpēc visiem jāstāv pēc auguma? Kāpēc pēc auguma? Ko tas tevi nosaka? Kurš ir labāks? Tas, kurš garāks vai tas, kurš īsāks? Kurš ir labāks? Varbūt stāvam pēc tā, kuram vecāki kopā, kuram vecāki šķīrušies, kuram vairāk naudas, kuram lielāk kvadrātmetru mājās, kuram labākas džīns, kuram labākas drēbes. Būs stāvam pēc tā, vai ne tajā līnijā. Es saprotu, ka vajag disciplīnu, vai kaut kādu stāju, vai kaut kādus tur apgūt sporta veidus. Vispār tautas bumba ir traumatiskākā spēle pasaulē. Man ļoti patika tautas bumba, bet, ziniet, es jutos tā, ka man kāds varētu arī tur nosist, vai ne? Tur vienkārši trāpi tā, ka lai jūt vismaz vēl 3 nākamās stundas, vai vismaz esi atbrīvots no kaut kā. Saproti, sports tajā laikā, kad es gāju skolā, un tas bija ļoti sen salīdzinoši, vai ne? Nu, viņš bija diezgan tāds besi iedzinošs, ja? Un tad es ļoti priecājos, tā kā biju bēdīga, un arī ļoti priecājos, ka man bija kaut kādas deguna problēmas 11. klasē, ka man tur izkala kaut kādu, tur kaut ko kala ar kaltu, man bija atbrīvojums no sporta, atpestīja mani no sporta uz visu dzīvi, un es biju laimīgs. Un tā tika iedēstīts ar tiem normatīviem āžiem, tiem striķiem, kur tur jālien, un tām tautas bumbām, tika iedēstīts tāds riebums pret sportu manā dzīvē. Tas riebums tika dziedināts ap 20 cik tur gadu vecumu, kad es iegūju kaut kādas bišķī tādas formas, kas līdz galam mani un varbūt vēl kādu neapmierināja, vai ne? Un tad man bija tāda draudzene, viņa man aizvilka uz sporta zāli, mēs tur sākām dikti sportot, man bija pirmais treneris Toļiks, vienkārši bučas Toļiki, tu to skaties. Toļiks bija tāds galvenais daroška, ja? Tāda daroška ir celiņš, viņš bija krievu tautības, galvenais noiet 40 minūtes celiņu, un tad stundu tev svari kaut kādi jānāsā. Viņš tiešām iedod tādu disciplīnu, izpratni par to, kas ir sports, kas ir sporta zāle un kā tev jāveido savu figūru. Nu, ziniet, bet es esmu tāda kampaņveidīga, bišķīt, ja pēc savas dabas. Es tur nebiju, un tad es mainīju treneris, un tu vari mainīt treneris tāpat kā vīrieši savā dzīvē, tāpat kā cilvēks savā dzīvē, kā draugs vai dzīvē. Reizēm tu mainies un mainās arī tie treniņi, kas tev patīk un nepatīk. Ziniet, es biju ļoti uzticīga kickboksam. Pat jūs nepateiksiet, vai ne? Bet es māku vertušku. Vēl šobaldienu es māku vertušku, un es nezinu, kā latviski tā ir kā augsti pacelta kāja un blieziens ar kāju. Nenāciet klāt man vienkārši tumšās ieliņās. Varbūt es atcerēšos, kā to pagriezienu ar kāju uztaisīt. Es biju ļoti uzticīga Albertiņam vismaz 3 gadus. Ja es gāju tur ar rokām, ar kājām. Es vispār staigāju balta kā pūciņa tajā laikā. Es tiešām biju ļoti labsirdīga, mīlīga un tāda iejūtīga, jauka, tāpēc, ka es visu savu agresiju izsitu tur un izsvītu, vai ne? Un bija arī Linārds, mans sporta treneris, kickboksa treneris, viens no pirmajiem, Artūriņš man ar hantelītes lika cilāt un deva tādu ticību, ka es kādreiz uzkāpšu savas sportiskās karjeras olimpā, respektīvi vismaz 2 reizes nedēļā iešu uz sporta zāli. Jā. Un tad pienāca tāds brīdis, pagājušajā vasarā tas brīdis pienāca, ka man bija galīgi izbesījuši 13 kg manas dzīves. Un es sāku vienkārši skriet katru dienu. Vienkārši tā kā katru dienu, tā kā tāda nenormāla. Ja? Vienkārši katru dienu skrien. Un tā kā, ja tu tagad tauciņu nekusīs, tad es nezinu, priekš kam man vispār sportot. Un es vēl pie Dācis Alpes, tās rīta rosmas speciālists, gan gāju uz tiem grupveida mocīšanas tiem rītiem, gan es individuāli pie viņas gāju, es esmu visu izgājusi. Man bija jogas pieredze, un es zvanīju jogas trenerei. Man laikam jānomierinās, man laikam jābeidz boksēt. Es gribu, lai tu vadi man jogu pie jūras. Un viņa piekrita, tas bija arī pirms kaut kādiem gadiem, jau 4. Un tā es arī ar jogu sāku nodarboties, un pie Dēzijas fizioterapijas. Respektīvi, manā dzīvē ir tik daudz brīnišķīgi treneri bijuši. Un es esmu nonākusi tagad, ziniet, pie kā? Es esmu nonākusi tagad pie miera ar sevis, jo es katru nedēļu vismaz 4 reizes veltu sevi sportam. Jūs zināt, kāpēc? Es beidzot esmu to iemīlējis. Caur visiem šiem moku gadiem, caur visiem šiem cilvēkiem, kas veidojuši man sportisko pieredzi un to, ka man vajag kustēties, un es gribu nodzīvot bezgalīgi ilgi, lai jums ir ko normāls klausīties, vai ne? Jo es tiešām šo podcastu taisos līdz 90 gadu vecumam ierakstīt. Tad es esmu nonākusi līdz tam, ka man ļoti patīk reformēra pilates šajā dzīves posmā, un es nezinu, kas ir tas, kas man patīk, ka man iesien tur tādās spīlēs, un man visi muskuļi iekšēji trīc, un man ļoti tas patīk, ja? Un man patīk tenis. Ar sānsoļiem, protams, padlu un citos tādos stilīgos sporta veidos, bet man ļoti tas patīk. Šis bija stāsts par to, kā es sportoju. Tā-da-da-dam! Oh my God! Jūs šo gaidiet. Jūs pat nezināt vispār, ko jūs gaidat. Reāli jūs klausāties manu podcastu un nekad neziniet, tas būs kaķis maisā vai kaķis maisā. Tā ar mani ir, un es tur neko neizdarīju. Starp citu, šis ir akrilas ūdens bez gāzes. Tagad padzeršos. Viņiem iznāca paigi labs tāds jauns ūdens. Kaut kur bija atnesus, bet es nezinu, kaut kur. Nē, viņš ir. Šis ūdens, ir fermentēta zaļā tēja ar spā efektu. Vienkārši man tāds sajūta, ka es dzeru, un es esmu spā, bet īstenībā viņam ir tās laktoprofidobaktērijas. Tur viss ir labi, respektīvi, tu padzer to ūdeni, tad nav vairs tik ļoti jāiespringst uz pārējām lietām. Vispār jau ūdeni dzert ir nenormāli labi, man garšo labs ūdens, šis ir ļoti garšīgs. Redziet, tikko attaisīju. Tā.
padzērusies vēl vismaz, lai izturētu 7 minūtes. Tik ātri runājot, jo, ziniet, es nerunāju ikdienā tik ātri. Uzprasiet maniem draugiem. Es esmu normāli. Labi, viņi tā nedomā. Tā, kā es skrolētāju tipoloģija. Es jums teikšu tā kā mēs tikko noskaidrojām, ka normāli ir, ka tu vismaz 20 gadus pavadi pie telefona ekrāna vai pie televizora ekrāna. Ja domājies 20 gadu, tu uzreiz gribēsies nolikt to telefonu. Es kā izdzirdēju šo, man vispār negribas Instagramā vairs uz jūsu ziņām atbildēt. Šī ir tāda ļoti pateicīga rubrika podkāstam, jo, ziniet, es tik ilgi vienkārši esmu tajos sociālajos tīklos. Un es visu laiku domāju, ir tādi cilvēki, un es beidzot saliku viņus pa plauktiņam, lai es varētu normāli dzīvot tālāk, un es piedāvāju šos plauktiņus aplūkot arī jums. Tātad šie tipi varētu būt šādi, ja es jums piedāvāju. Nelaikotājs. Nelaikotājs skatās visu, neko nelaiko, pēc 5 gadiem tevi satiek un zina vairāk nekā tava mamma, ja? Nelaikotājs tāds. Laikotājs, tas, kurš ieliek patīk gandrīz visam, ir digitāli tāds pieklājīgs cilvēks. Ja? Es redzēju, tāpēc atbalstīju, tāds viņa iekšējais moto ir. Super, hype, fans, viņš reāli pirmais ir pie storija, komentē tur ar uguntiņām, ar sirsniņām, ar to klap, piedalās un atzīmē draugus, šēro visu, izdara vispār vairāk nekā tu sava mārketinga labā. Un tad man patīk šeit lūriķi. Lūriķi viņi nelaiko, nesako, bet saglabā. Ja? Viņi pārsūta draugiem, screenshoto. Faktiski viņi ir tāda bezmaksas analītikas sistēma. Ja? Viņi analizē tavu dzīvi, tavu sociālos tīklus. Čekeris. Ja? Tāds čekerīts. Viņš tikai iečeko, ja? Viņš tikai iečeko. Kas tur jauns atver storiju, aizver, ja? Viņš apastās. Pēc 3 stundām atver storiju, ja? Nekāda emocija, vispār neko neizrāda. Pazudušais dēls. Oh, my God, es dievinu pazudušos dēlus sociālajos tīklos. Viņi vienkārši pēkšņi pazudus pusgadu, tad ne tur bildes, ne tur storija, nekā, un pēc tam pēkšņi babāmas vienā dienā 48 storiju. Pazudušie dēli, ko? Un meitas, protams. Komentāru eksperts. Ja? Tad ir tāds paša satura vispār nepublicē, vispār neko neliek iekšā, bet zem citu ierakstiem ir tāds briktīgs profesors, ja? Reāli visu zina. Saglabātājs. Jā, saglabātājs. Saglabā receptes, saglabā treniņu, saglabā 10 idejas manai vasarai. Vienkārši nekad neatver to, ko saglabājas. Ja? Sauc saglabātājs, jeb glabātājs. Stāstu maratonists. Es arī kādreiz esmu šis, jā. 67 storiju dienā. Nu, reāli, tu nezini, kad beidzās pirmdiena un kurā dienā tagad ir vienkārši visu laiku storiju vētra. Nu, tādi arī ir. Un tad ir tāds kā pazīstamais svešinieks, ar ko es gribētu noslēgt šo tipoloģiju. Pazīstamais svešinieks, tas skatās katru tavu storiju, tu skaties katru viņa storiju. Dzīvē jūs neesat runājuši kopš 2018. gada, bet kaut kas jūs tā cieši tuvina. Godīgi pasakiet, kurš tips esat jūs. Godīgi pasakiet man, kurš tips esat jūs. Vai tas, kurš spiež sirsniņas visiem, tas, kurš slepeni saglabā un screenshoto, vai tas leģendārais cilvēks, kurš 5 gadus neko nav laikojis, bet zina precīzi, ko tu darīji sēsdien 18:42 minūtēs. Ja? Vienkārši ielieciet hashtagiņus, saliekat tur laiciņus, sarakstiet komentārus, kas jūs esat. Un mēs noslēgsim šīs nedēļas kultūras sūkli ar podkāstu Kā es, jeb šo podkāstu Kā es ar kultūras sūkli. Šajā reizītē mēs aplūkosim 2 izstādītas. Faktiski 3 izstādītas, bet 2 izstādītas bija 2 izstādes vienā, tāpēc aplūkosim izstādītas. Un šīs izstādītas es aplūkoju kopā ar savu teju 3-gadīgo dēlu Leo Stakenu. Un arī viņš piedalīsies nedaudz savu kritiku arī viņš izteiks, ja? Īsāk sakot. Tātad es biju galerijā Māksla Iksotas, pretī Jeruzalemes ielē ir tāda galerija. Es zinu, ka jums ir bail iet galerijās, mākslas galerijās, bail skatīties uz gleznām, viņas kaut ko ar jums darīs vai neizdarīs. Bet es jums varu teikt, ka tur ir noteikti jāiet, jo tur ir izstādītas 13 līdz šim vēl neizstādītas Ilmāra Blumberga gleznas, jeb darbi. Un tik tiešām ir vērts to redzēt. Es nezinu, Leo varbūt domā citādāk, paklausties. Es Leo mēģinu potēt mākslu iekšā pa visām varītēm. Viņam vispār nav izvēles. Viņš arī kaut kādā veidā protestē. Varbūt tas novērotājs viņam bija nedaudz par tādu drūmu, par tādu īpatnēju, par tā galerija varbūt bija par vēsu. Viņam ne tā kā tās baltās telpas viņu nobiedē. Es nezinu, jā, bet faktiski par Ilmāru Blumbergu viņš nav sajūsmā. Es gan esmu sajūsmā par viņu. Un, starp citu, šī ikoniskā viņa figūra vērotājs radās jau 97. gadā. Es gāju 2. klasē, tad, kad viņš veidoja scenogrāfiju operai Aida. Mēs esam bieži redzējuši arī Arsenālā pirms daudziem gadiem bija tāda brīnišķīga liela
skulptūra uztaisīta. Un šī tiešām ir ļoti skaista forša izstāde, īpaši Ilmāra Blumberga faniem. Ja neesat fans, vienkārši iet apskatāties. Un otra mākslinieca, kas tur izstādīja savu izstādi, ir Envija. Es viņu nezināju, bet man ļoti simpatizēja arī viņas darbi. Kaut kā uzrunāja dažas tādas atsauces uz pagātni. Es aizdomājos par savu vecmāmu, par to galdiņu, uz kuru viņa lika puķus. Un domāju, kur tas galdiņš palicis. Respektīvi, māksla, kas arī rosina to domāt, atminieties pagātni. Varbūt tādi gudrākie redzēs arī atsauces uz mākslas vēsturi. Es jau nesaku, ka jūs neesat gudri, vienkārši tu visu nevari zināt, vai ne? Un, kā saka, dialogs ar mākslas vēsturi, ja nenotiek, tad vismaz notiek tāds iekšējs dialogs par to, ko tu redzi, tev patīk, nepatīk, jau ir labs sākums. Un vēl viena izstāde Rīgā, ko ļoti iesaku gan pieaugušiem, gan bērniem, un es biju ļoti kaut kur kritiski pret šādu izstāžu veidošanu. Protams, digitālās izstādes, kur tur uz debesīm zemes un apkārt tev notiek visādi mākslas darbi, bet man nenormāli patika. Varbūt tāpēc, ka man patīk Van Gogs. Ja es esmu tāda Van Gogha fane. Jo, ziniet, Van Gogs ir tāds cilvēks, kurš droši vien nekad dzīvē, ja viņam uzdotu jautājumu, kā tev iet, neatbildētu ar vienu vārdu normāli. Ja? Viņš tā kā dzīvoja tā ar pilnu jaudu, viņš bija tāds ļoti emocionāli jūtīgs, tāds spilgts, cīnījās ar depresiju, mentālās veselības problēmām. Ja starp citu savas dzīves laikā pārdeva tikai vienu darbu. Iedomājieties, kas par depresiju manu podkāstu noskatījās. Es uztaisīju tik daudz, noskaties tikai viens cilvēks. Protams, ka depresija tam Van Gogam varēja būt. Bet jā, toties šodien viņš viens no tādiem populārākiem, zināmākajiem māksliniekiem. Viņa darbi tiešām maksā desmitiem, pat simtiem miljonu. Un kas ir īpašais manā mīlestībā pret Van Gogu, man liekas, ka skatos viņu gleznām, man liekas, ka viņš spēja panākt, ka tas dabas skats ir izdzēris vismaz 3 espresso, ja? Tā kā tu skaties, tā kā būtu parasts dabas skats, bet uzgleznot tā, kā tas dabas skats ir izdzēris 3 espresso. Un to viņš mācēja, debesis griežas virpuļos, saules puķes tur zied un ir fatālas un ir skumjas. Skumjas, saules puķes, kurš ir uzgleznot skumjas? Viņš var. Un arī ciprasis dramatiskas un vēl vis kaut kas. Bet ziniet, kas bija šajā izstādē, kas ir tāda 3D imersīva pieredze, un mēs zinām, kas ir imersīvs, tas, ka māksla iedarbojas ar tevi, ja? Imersīvajā pieredzē, mans bērns bija absolūtā sajūsmā, viņš griežās līdz ar saules puķiem, mēs braukājām ar kuģiem, nedaudz arī tiek pastāstīta mākslas vēsture, proti par Van Gogha daļradi tiek pastāstīts, ne pārāk lielos daudzumos, un pats labākais, šī izrāde un šī pieredze ilgs 40 minūtes var izturēt gan pieaudzis, gan vīrietis, un pat arī 3-gadīgs bērns, tāpēc līdz jūlija beigām noteikti aiziet, un starp citu šī nedēļa, kad mēs varam svinēt Van Gogha nāves gada dienu. Atkal nāve, ir tāda apveidu kompozīcija. Sanāk. Un tas ir tas, ko es jums gribēju izstāstīt. Un ja gadījumā jūs taču neiesiet netur uz to pieredzi, imersīvi piedzīvot Van Goghu uz savas ādas, nedosieties uz mākslas Liksonē, uz kādu citu brīnišķīgu galeriju, tad Rīga mēģina panākt, ka jūs redzat mākslu, un tas ir brīnišķīgi. Jo aizdītajā nedēļā atklāja 2 tādus tiešām iespaidīgus lielus murāļus. Murāļi ir lieli sienu gleznojumi. Viens ir Sarkandaugavā, un Sarkandaugavā ielu mākslas mēneša ietveros taps vēl 9 šādi darbi. Un viens ir tepat Āgenskalnā pie Āgenskalna tirgus. Un par ko tu runā šie 2 jaunatklātie murāļi? Par tuvumu, par cilvēcību, par kaut kādām pazīstamām lietām, par sanākšanu kopā, par kaimiņu būšanu, par tādu dzīves svinēšanu. Un to man gribas novēlēt šajā jūlijā. Sviniet dzīvi! Un esiet normāli cilvēki, kas komentē, laiko, šēro, un lai jums tiešām viss labi un galvenais jau veselība. Pareizi. Atā.